Sveiks! Beidzot esam nokļuvuši galvenajā auto lapas apskatā. Tātad, lai nokļūtu tajā, var spiest uz šī linka, vai arī spied uz automašīnu, nonāks ātrajā auto lapā, un tad spied uz pogas augšpusē, lai nonāktu galvenajā auto lapā. Šajā lapā ir ļoti daudz informācijas un darbības, ko tu vari veikt. Es centīšos visus apstāstīt virspusēji, un iespējams nākošajā video pastāstīšu detalizētāk par SS sludinājumiem, par sludinājumu tekstu izveidu un dažādām tādām lietām. Tātad sāksim no kreisās. Kreisā pusē ir poga noliktava, to tu vari spiest un vienmēr atgriezīsies pie galvenās auto noliktavas, kur ir viss auto saraksts. Šeit ir poga atzīmēt kā svarīgi. Tas nozīmē to, ka tu vari atzīmēt no automašīnu izcelt uz kopējā fona. Šeit ir komentāri, kurus tu vari samainīt, editēt, pierakstīt kaut ko jaunu. Tālāk var redzēt kopējo pašizmaksas konkrētajai automašīnai. 12 518 tik mums izmaksāja šī automašīna. Šeit var pievienot statusu. Statusu pievienošanai šajā lapā ir ļoti vienkārši. Ieviedus, pieņemsim, tīrīšanu, pievienot un status būs pievienots. Tālāk var izvēlēties datumu, ja vēlēs konkrētu termiņu uzlikt šim statusam, pulksteņu laiku, un saglabāsies jau konkrēts termiņš. Var arī aktivizēt vienu no statusiem, kas nozīmē to, ka automašīnas krāsa noliktavā mainīsies un aktīvais status mainīsies, līdz ar ko tu vari sekot līdzi, kur darbība ir nākamā šajā konkrētajā automašīnai. Tāpat galvenajā auto lapā varēs izdzēst, editēt un labot daudzas lietas, kā šeit, piemēram, ar nospiežot uz šīs ikonas, var izdzēst status un viņš pazudīs pavisam. Kā arī atzīmēt kā pabeigtus, nozīmē to, ka automašīnai šis status ir izdarīts un pie tā vairs nav jāatgriež. Tāpat var spiest arī uz pārvietot uz gataviem, nozīmē to, ka automašīna no aktīvajiem pāries uz gatavu auto sarakstu. Tālāk būs automašīnas nobraukums, kur var mainīt, ja ieviesušies kādas izmaiņas, apskate, nomainīt jaunu datumu, ielikt ātrumkārbi, ja tā ir ielikt kļūdaini vai nav ielikt vispār, to varēs uzlikt šeit. Tālāk pogas iepirkšana. Iepirkšana nozīmē to, ka šeit varam sagatavot iepirkuma aktu automašīnai. Mēs ievadam visu nepieciešamo informāciju, summu. Daudzas lietas no datubāzes parādīsies automātiski, jūs to būsiet ievadījuši iepirkšajā solī. Piemēram, pieņemot automašīnu programmā, mēs viņu ievadījām kā 26. martu, un iepirkuma datums jau rādās 26. marts. Tāpatās arī iepirkuma darījuma partners mums jau automātiski saglabājas, jo to mēs ievadījām pirmajā solī. Apmaksas termiņu varam neievadīt, tad viņš būs 3 dienas. Ja vēlamies citu datumu termiņu, tad vienkārši ievadam šeit citu. Summu vārdiem aizpildīsies automātiski, bet jūs vēlaties veikt kaut kādas izmaiņas, droši pierakstīt šeit klāt. Klienta tālruni varam ievadīt, papildu aprīkojumu, darījumu pilsētu, banka, ja vēlamies norādīt bankas rekvizītus klientam, un pogu saglabāt klientu, ja vēlamies šo klientu saglabāt savā datubāzē, lai nākošais vienkārši ievadot pirmos burtus varētu automātiski izvēlēties klientu un nebūtu jāpārvada katru reizi dati. Viss ir ievadīts un spiest sagatavot iepirkumu, izveidosies iepirkuma akts ar konkrētu numuru. Numerācija vienmēr skaitās uz priekšu, jo par to nav jāuztraucās. Katrai mašīnai būs savs iepirkuma akts, savu pavadzīmi, savs komisijas līgums un nekas nedublēsies. Zemāk varam apskatīt šos dokumentus. Tie ir pēc visiem normatīviem aktiem izveidot dokumenti, kurus varat izdrukāt, saglabājot uz datoru. Un, kad uz datoru saglabāts, drukājam ārā. To var darīt gan ar šīm pogām, gan ar pogām zem katra dokumenta. Izziņa par personīgo mantu, pieņemšanas nodošanas akts. Tālāk ir poga tirdzniecība. Tirdzniecībā ir ļoti daudz, ko mēs varam darīt. Šeit mēs ievadam pārdošanas cenu, ievadam eksploatācijas nodokli, CO2 daudzumu sēdvietu skaitu. Mēs varam izveidot cenu lapu, kurā ir viss CZD nepieciešamā informācija. To var izprintēt horizontāli, vertikāli, un tālāk var izveidot sludinājumu tekstu. Ar sludinājumu tekstu es pastāstīšu sīkāk nākošajā video, kur es izrādīšu arī, kā pievienot sludinājumu un izveidot sludinājumu tekstu ar mākslīgā intelekta palīdzību. Šeit poga pārdošana. Pārdošanas sadaļā, tieši tāpat kā iepirkuma sadaļā, ievedam visus nepieciešamos datus, pārdošanas datumu, apmaksas veidu, apmaksas termiņš tāpat būs 3 dienas, ja vēlamies citu, rakstam citu datumu, summu vārdiem automātiski tiek saglabāts.
Šeit varam ievadīt pilsētu, pieņemšanas nodošanas aktu, klienta nosaukums, personas kods, PVN numurs, adrese, konta numurs, banka, Swift, viss informācija, ko jūs parasti ievadījāt savā pavadzīmē. Jūs to šeit savadīsiet, viņi visi ies katrs savā failē un izveidosies rēķins. Mēs izveidosim Andrim. Tāpat iespējams izveidot maiņas dokumentus, ievedot, piemēram, šeit automašīnu no aktīvo automašīnu sarakstu. Mēs varam automātiski izveidot pārdošanas pavadzīmi ar maiņu pret kādu citu automašīnu. Tad eksportēt mēs varam. Tas nozīmē, ka nodoklis tiks ieturēts un nebūs iekļauts pavadzīmē. Kā arī pievienot kaut kādus komentārus, ja mums papildus komentāri nepieciešami. Un saglabāt klienti, kas tāpat kā iepirkumā, mēs vienkārši šo klientu, visus šos datus saglabājam savā datubāzē un nākošais viņu var ērti izrakstīt. Un spiežam uz sagatavot rēķinu. Tik izveidots nākamais rēķins, un mēs tos varam apskatīt spiežot uz šīs pogas. Mums ir pavadzīme, mums ir pieņemšanas nodošanas akts, maiņas pavadzīme, tā kā mēs ielikām automašīnu, piemēram, kas mums ir maiņā, tas nāks nost, summa apmaksē, paliek starpība. Ļoti ērti un vienkārši. Tāpatās, ja būs maiņas darījums, tad šeit jau uzreiz izveidojās izziņa par personīgo mantu, ko mums nepieciešams iesniegt ieņēmumu dienestam. Eksporta pavadzīme, ja tas ir bez PVN darījums. Kā arī angļu valodā pavadzīme, ja vēlaties izrakstīt. Un apakšā ir brīva forma rēķinam, kur varat izrakstīt kaut kādu pakalpojumu rēķinu vai maksas gāšanas rēķinu vai dažādas situācijas, tad jūs šeit varat brīvi darboties. Tāpat atgriežoties tagad atpakaļ, tālāk ir poga rediģēt auto datus. Šeit varam nomainīt visus datus, ja vēlamies kaut ko mainīt. Tāpat arī šeit varam atjaunot automašīnu pēc CSDD datiem. Piemēram, mums šeit būs cita automašīna, mēs uzspiežam atjaunot auto, ievadam datus, kas nozīmē to, ka jūs varat ievadīt pāris pamatdatus no sākuma, kad automašīna nav reģistrēta Latvijā. Tad, kad reģistrēta Latvijā, tad vienkārši ievadiet valsts numuru vai šasīs numuru un pārējie dati vienkārši automātiski tiks ģenerēti iekšā programmā. Nekas ar roku vairs nebūs jāraksta. Tāpat arī varam mainīt darījumu partneri, adresi, reģistrācijas numuru, iepirkumu, summu, vai arī, ja gadījumā ir mainījušies kādu no nosacījumiem iepirkumā, šos datus, datumu un iepirkuma aktu. Šeit automātiski ievadās datums un iepirkuma aktu numurs, jo mēs to izveidojam programmā un no programmas automātiski saglabājās šeit. Spiežot uz labot datus, dati tiek saglabāti un automašīna tiek atjaunota. Šobrīd mēs nomainījām datus, kas nozīmē to, ka mums vairs nav BMW, mums ir Lancia. Šeit zemāk ir visi dati par konkrētu automašīnu. Šasīs numurs, valsts numurs, numurs pēc kārtas, dzinēja tilpums, degviela, iepirkuma datums, krāsa, kategorija, pašmaz, pilnmaz, dienas noliktavā. Dienas noliktavā varētu arī tad, ja tu seko līdzi, cik ilgi tev katra mašīna stāv, varbūt attiecīgs darbības veids, lai ātrāk pārdotos, ja tā mašīna ir ilgāk stāvējusi. Samaksāts UVTN, šeit mēs jau esam ievadījuši, tāpēc, ka pie ātrās autolapas ievadījām šos datus, un viņi automātiski saglabājās arī šeit. Visas automašīnas dati seko automašīnai katrā pozīcijā, kur viņi atrodas. Šeit mēs redzam nodokļu aprēķini, lai ātri un ērti varētu redzēt, vai automašīna ir PVNs vai nav PVNs un cik ir iepirkums. Tāpat pieņemšanas tirdzniecībā informācija šeit ir ievadīta, tās pats saglabājās no ātrās auto lapas. Labajā pusē ir iepirkuma cena, šī cena ar PVN, pēc šeit ir uzraksts ar PVN, ja nebūs PVN, šeit tāds uzraksts nebūs. Tāpat mums ir iepirkuma priekšnodoklis par automašīnu, izdevuma priekšnodoklis par izdevumiem, kas ir zemāk norādīti, un kopēji izdevumi, ja tiem, pieņemsim, nav bijis nodoklis. Zemāk ir arī līgumi. Pašbrīd šeit ir komisijas līgums, kur jūs varat izveidot tāpatās kā iepirkuma un pārdošanas pavadījumu, vienkārši savadīt datus un izveidosiet līgumu, kur varat izdrukāt. Izdevumu sadaļā šeit varam pievienot izdevumu. Izvēlamies kādu no veidiem, atbildību, ja vēlamies nosūtīt e-pastu un pievienojam izdevumu. Šeit ir arī iespēja šķirot pēc veida. Mums, piemēram, ir degvielas izdevumi, mums ir YouTube,
Šeit būs daudz izdevumu, tad jums vienkārši būs ērti pārskatīt konkrētai mašīnai, cik daudz katrā pozīcijā ir iztērēts. Tāpat arī pēc atbildības varam apskatīties, kurš ir strādājis vai darījis vai tērējis konkrēti automašīnai šo. Šeit ir iespēja arī labot. Konkrēto izdevumu mēs varam izlabot, ja ir radušās kādas kļūdas vai nepilnības. Tādā veidā mēs izlabojam, mēs varam dzēst konkrēto izdevumu, uzspiežot šo, un jā, izdevums tiks izdzēsts. Un mēs redzam atbildību, kurš ir atbildīgs pie šī konkrētā izdevuma. Zemāk ir iespēja izdrukāt izdevumu atskaiti, un, lai nebūtu lieki jādzēš kaut kas, jūs varat šeit uzreiz noslēgt datumu, pieņemsim. Piemēram, mēs atstāsim veidu, vērtību, pogas mums nevajag un atbildību. Šādā veidā mēs varam izdrukāt vēsturi automašīnai. Tas varētu būt svarīgi tad, ja vēlaties kādam klientam aizsūtīt vienkārši, kas šai automašīnai konkrēti ir darīts. Un, ja jūs būsiet sarakstījuši visu informāciju, tad tas būs ļoti ērti pārskatāms arī citiem. Un visbeidzot ir poga pārdot. Kad automašīna ir pārdot, mēs varam savadīt visus datus. Tā kā mēs jau bijām izveidojuši pārdošanas pavadzīmi, tad pavadzīmes dokumentu numurs jau šeit ir automātiski, cena dokumentus arī automātiski, datums automātiski, viss jau saglabāts. Šeit redzam aptuveno peļņu pirms nodokļu nomaksas. Finanšu komentārs varētu būt svarīgs tad, ja jūs pie info sadaļas gribēsiet sekot līdzi, kur katras automašīnas finanses nonāk. Piemēram, mums ir 2 konti, mēs uzrakstīsim, šis nonāks mums uz Svetbanka kontu. Tāpat apmaksas veids, eksports mēs norādām, ja pārdodam automašīnu eksportā vai nododam gūžnos. Pircēja rekvizīti mums ir saglabāti automātiski, ja mēs izveidojam pavadzīmi, kur automātiski saglabājās dati. Tagad mums viņiem redzam. Un zemāk varam pievienot pārdošanas komentārus. Piemēram, pārdodam automašīnu, gribam saglabāt informāciju, kāds bija darījums, kāds bija klients, kāda bija nosacījuma, varbūt darījuma, varbūt kaut kāda garantija papildus iedevām un vēl kaut kādas citas lietas. Kad visi dati ir ievadīti, mēs varam nospiest pārdot auto, un šeit saglabājās jau viss informācija pēc auto pārdošanas. Tad mēs varam attiecīgi redzēt iepirkuma cena, tad ir pārdošanas cena, pārdošanas nodoklis, cik mums ir jāmaksā, cik bija iepirkuma nodoklis, cik ir izdevuma priekšnodoklis, kas mums bija zemāk. Tāpat maksājamais nodoklis, vai mums ir jāmaksā, vai mums ir pārmaksa, saņemtā summa, kopējie izdevumi, peļņa un peļņa, kad nomaksājam šo nodokli. Bet nākamajā noteikti pastāstīšu par tirdzniecības sadaļu, kur mēs izveidosim sludinājumu tekstu, cenu lapas un aizsūtīsim uz SS automātiski automašīnu, lai izveidotu sludinājumu. Tiekamies tur!